Kāpēc menopauzes laikā mums ir svarīgi uzņemt papildus vitamīnus? Ko tad vitamīni dara? Vitamīni veicina mūsu šūnās metabolismu, šūnas tātad strādā pilnvērtīgāk un mēs jūtamies labāk. Vitamīni arī sekmē dzimumu hormonu sekrēciju un, kā jau zinām, ka menopauzes laikā hormoni mūsu sekrēcija samazinās. Vitamīni tāpatās arī ietekmē mūsu imūnsistēmu, esam veselīgi, enerģiski, mazinās negatīvos menopauzes simptomus, protams, vieglus, un palielinās mūsu vitalitāti un dzīvotspēju. Tagad par katru vitamīnu atsevišķi. A vitamīns. A vitamīns tātad atrodas daudz dārzeņos, augļos, tie būs visi oranžie, dzeltenie, paprika, burkāni, ķirbis, arī zaļie lapu salāti, brokoļi. Ko tad A vitamīns dara? A vitamīns tātad ir spēcīgs antioksidants, aizsargā mūsu šūnas no brīviem radikāļiem, un tāpat A vitamīns ir nepieciešams mūsu ādai, gļotādai, jo palīdz saglabāt mitrumu līmeni. A vitamīns arī palīdz mūsu ādai izskatīties veselīgākai, gludai, samazina krūnciņas un grūmbiņas. B6 vitamīns tātad atbild par mūsu nervu sistēmas stiprību, par veselību, pārvada neironus starp nervu šūnām pareizi, līdz ar to nervu sistēma strādā pilnvērtīgi un mums uzlabojās fiziskās un garīgās darba spējas. B6 vitamīns arī novērš priekšlaicīgu ādas novecošanos un kopā ar E vitamīnu arī samazinās mūsu aizkaitināmību, novērsīs nemieru, uzlabos mūsu garstāvokli. Vēl noteikti gribu atzīmēt arī B1 vitamīnu, kas normalizē arī to pašu mūsu nervu sistēmu, bet B1 iesaistās arī veselīgā sirds un asinsvadu sistēmā, un mūsu sirds strādās veselīgi kā pulkstenis. B9 un B12 vitamīni. Tie arī ir atbildīgi par mūsu centrālo nervu sistēmu, bet viņi vēl arī uzlabos atmiņu, kā jau doktori teica, jo menopauzes laikā mums pasliktinās atmiņa, pasliktinās koncentrēšanās spēja, tad šie vitamīni to uzlabos. B9 vitamīns, jeb folskābe, ir arī atbildīgi par mūsu laimes hormonu serotonīnu sintēzi, līdz ar to mēs jutīsimies laimīgākas, vieglākas. B9, B12 tātad tiks galā ar mūsu aizkaitināmību, mainīgo garstāvokli, apātiju. Vispār jāsaka tā, ka B grupas vitamīni visi ir mūsu nervu sistēmai kā maize. Tā ir nepieciešama ikdienā, katru dienu, jo bez B grupas vitamīniem mūsu nervu sistēma nespētu pilnvērtīgi strādāt. Tālāk atzīmēšu arī C vitamīnu, kas ir ļoti svarīgs. C vitamīns tātad mums ir vairāk visiem pazīstams kā imūnsistēmas stiprinošs vitamīns, jo tiek galā ar dažādiem vīrusu infekcijām, vieglāk mēs tos pārnesam, bet C vitamīns tikpat nozīmīgs ir arī pie asinsvadu sieniņām, jo viņš stiprina tās, līdz ar to samazinās kapilāra caurlaidība, samazinās pietūkums, it sevišķi acu apvidū, kas arī ir viena no menopauzes nepatīkamākajām pusēm. Tad E vitamīns. E vitamīns ir visspēcīgākais antioksidants no vitamīniem. Tātad darbojas spēcīgi pret brīvajiem radikāļiem, stimulē arī dzimuma dziedzera funkciju, līdz ar to dzimuma hormonu sekrēcija notiek labāka. E vitamīns palīdzēs arī saglabāt ādas un matu veselību, skaistumu. E vitamīns iesaistās arī kopējā cīņā ar onkoloģiskām saslimšanām, un E vitamīnam ir arī pētījumi, kad viņš samazina trombu veidošanos asinsvados. Bet tas, protams, ir kopā ar medikamentiem lietojot. Tālāk par D vitamīnu. D vitamīnu jau mēs dzirdējām, kad ir noteikti nepieciešams, lai uzsūktos kalcijs. Tātad menopauzes laikā kaulu blīvums mums samazinās, ir risks saslimt ar osteoporozi, un D vitamīns noteikti ir nepieciešams, lai uzsūktos kalcijs. Tātad ir jālieto arī kalcijas bors, kā jau doktori teica. Tie noteikti visi piena produkti, siers, biezpienas, jogurti,
bet sākuma periodā noteikti arī tie būs papildus kalcija preparāti, kas ir nopērkami dažādākos veidos un ar garšām un bez garšām. Vēl vēlos atzīmēt arī magniju. Tad magnijs mums radīs tādu vieglu nomierinošu efektu. Magnijam ir miorelaksanta efekts, atslābinās, noņems spazmas, galvas sāpes, tiks galā ar bezmiegu, aizkaitināmību, līdzsvaros mūsu garstāvokli. Tad par lignāniem. Lignāni ir tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas atrodas linu sēklās, un tie darbojas kā fitoestrogēni. Tas nozīmē estrogēniem līdzīga darbība, tikai kā augu preparāts, un viņi tātad samazinās karstumu viļņu pieplūdumus, arī novērsīs sausuma sajūtu makstī, bet, protams, tas ir daudz tādā daudz vieglākā variantā nekā hormonālie līdzekļi. Lignāni arī līdzsvaros hormonu estrogēnu līmeni, līdz ar to samazinā vēža risku. Vēl pie šiem pašiem fitoestrogēniem var atzīmēt arī sojas preparāts, kas arī tieši tāpat tās kā lignāni, arī mēģina cīnīties ar menopauzes izraisītajām simptomiem. Kopsavilkumā tātad par vitamīniem jāsaka tā, ka mēs visus viņus varam uzņemt ar augļiem, ar dārzeņiem, pilnvērtīgu uzturu, ar piena produktiem, bet ja kaut kādā veidā mēs katru dienu šos dārzeņus, augļus vai piena produktus neapēdam pietiekošā daudzumā, tad ir jādomā par papildus vitamīnu uzņemšanu uzturbagātinātāju veidā. To, cik daudz vitamīnu katram ir jāuzņem un kādi ir vairāk nepieciešami un kas tieši nepieciešami, tad tas ir jārunā kopā ar dakteru un jāapspriež. Kā jau doktori teica, gadiem ejot arī mums āda noveco, un ir 3 faktori, kas ietekmē ādas novecošanos. Tātad šis pirmais ir dabīgais novecošanās process, kur mēs neko nevaram izdarīt. Saules ietekme, tas ir ultravioletais starojums, un arī ārējā vide, tās ir izplūdes gāzes, gaisa piesārņojums, tabaks dūmi un tā tālāk. Tad, ko tad mēs varam darīt? Mēs varam lietot kosmētiskos līdzekļus, krēmus, un te vajadzētu izvēlēties tieši tos krēmus un līdzekļus, kas ir domāti no 45 un plus gadiem, jo šajos krēmos būs visvairāk aktīvās vielas koncentrētākā daudzumā, kas tad arī tiks galā ar mūsu sausu ādu, atjaunos to komforta līmeni, atjaunos mitrumu, atjaunos arī sejas ovālu. Nakts krēmos, piemēram, višī nevadiolam ir tieši nakts krēmiņš ar atvēsinošu formulu, kas tiks galā ar karstumu viļņiem pieplūdumu naktīs. Vispār ļoti daudz ražotāji tagad piedāvā sēriju tieši no 45 plus gadiem. Tur ir plašs klāsts, var izvēlēties vai no višī, vai no lieraka, vai no bionikas, eucerinam, babē. Visi ir padomājuši par to, lai šajos krēmos, īpaši menopauzes domātajos, ir vairāk koncentrētākas vielas un lielākā daudzumā, lai tiktu galā ar šiem visiem ādas nesmukumiem. Jāsaka tā, ka lai būtu āda skaistāka, stiprāka, elastīgāka un bez grumbiņām. Tad ir jādomā arī par paradumu maiņu. Pirmais, tātad mazāk vajadzētu uzturēties tiešos saules staros, jo, kā jau mēs runājām, saules stari, ultravioletais starojums ietekmē mūsu ādu, bojājās āda. Līdz ar to vajadzētu izvēlēties arī krēmus ar ultravioleto aizsargfiltru lielāku. Tad, ja kāds vēl smēķē, vajadzētu atmest smēķēšanu, samazināt alkohola daudzumu. Tad par to pašu uzturu, ēst sabalansētu, pietiekoši daudz dārzeņi, augļi, sulas. Un, protams, neaizmirst arī par ūdeni. Ūdens ir ļoti svarīgs. Un tad arī tas pats attiecas arī uz matiem. Tāpat tās kā āda noveco, tāpat tās arī mūsu mati kļūst sausāki, plānāki, trauslāki. Novērojam arī pastiprinātu matu izkrišanu. Ja ir ļoti stipra šī izkrišana, tad, protams, var doties arī pie speciālista, kas tad noteiks, kas mums īsti visvairāk trūkst.
bet varam lietot arī īpašus matu kopšanas līdzekļus, kas tieši tiks galā ar vajadzīgo problēmu. Tur ir arī daudz un dažādi ražotāji piedāvā pret matu izkrišanu šampūnus. Ir arī ampulas ar aminoksilu formulu, kas ir ļoti labi stiprina matu saknes, uzlabo mikrocirkulāciju, līdz ar to mati mums kļūst stiprāki, spīdīgāki, mazāk krīt ārā. Vajag domāt arī par to, ka jāķemmē ir maigi, nevajag berzēt matus pēc mazgāšanas. Tāpat tās ir jāievēro arī diēta matiem. Matiem ļoti nepieciešams ir arī cinks, dzels. Ja tas trūks organismam, tad arī pastiprināt krīt ārā mati un mati ir nespodri. Tad mūsu sievišķības formula menopauzes laikā būtu tātad rūpes par ādu, ādas skaistumu. Tātad atceramies, ka lietojam tieši krēmiņus, kas ir domāti 45 un plus, jo tie saturēs koncentrētākā daudzumā visu šīs vajadzīgās vielas, gan kolagēnu, gan hialuroniskādu, kas nodrošinās gan elastību, gan arī to ovālu stiprinās. Tad par matu kopšanu neaizmirstam, izvēlamies līdzekļus tieši mūsu problēmai vajadzīgos, pilnvērtīgs uzturs, tātad tie ir tie paši katru dienu dārzeņi, sulas, svaigas, augļi, gaļa, piena produkti. Ja kaut kāda iemesla dēļ kaut ko neēdam no tā visa, tad domājam par papildus vitamīnu, minerālu uzņemšanu. Un par paradumu maiņu, tad esam aktīvas, uzturamies svaigā gaisā, atmetam smēķēšanu, mazāk alkoholu, neaizmirstam arī sevi palutināt, jo tas viss uzlabos mūsu labsajūtu.